Aizvainotais Kerbelī. Reiz senos laikos Kerbuvā apkaimē dzīvoja kāds mazs jautrs rūķītis. Viņu sauca par Kerbelī. Rūķītis valkāja glītu zilu kamzoli, kājās viņam bija melni lakādas zābaciņi, bet galvā spilgti sarkana cepurīte. Allaž mazliet nošķiebusies uz vienas auss. Bez tam viņam bija lādzīgs raksturs. Viņš nekad neskuma un nevairījās nekāda darba. Tiesa rūķītim piemita viens trūkums. Viņš pārāk ātri aizvainojās un ilgi nepiedeva nodarīto pārestību. Bet tas viss ir priekšpasaka. Pati pasaka vēl tikai sāksies. Tad rau. Kerbelī bija paradis katru nakti apciemot vectētiņa Purkuēna māju, kurā par virtuveni strādāja vecā un labsirdīgā Klizerē. Viņa tik ļoti patika rūķītim, ka Kerbelī viņas vietā katru nakti darīja dažni dažādus mājas darbus. Uzslaucīja virtuvi, mazgāja traukus, tīrīja pannas, spodrināja kastroļus un varabļodas, ka tās laistījās, un rūpīgi noslaucīja putekļus no vecajiem ozolkoka skapjiem, bufetēm un krēsliem. Kerbelī ielavās dziļā miegā, iegrimušajā mājā, nomet savu zilo kamzoli un sparīgi stājas pie darba. Pabeidzis mājas soli, viņš apsēžas uz siltā akmens pie paša pavarda, nodzeras no krūzītes siltu pienu un atspiedis galvu dēlnā, itin kā apurts, klausās sava drauga circiņa nebeidzamā dziesmā. Pats par sevi saprotams, ka vecā Klizerē mīlēja mazo Kerbelī no visas sirds un rūpējās par viņu kā vien varēdama. Pirms gulētiešanas noteikti atstāja pavardā kvēlošas ogles, lai istabā būtu silts un akmens pie pavarda neatzistu. Bet uz galda nolika rūķītim krūzīti svaiga piena ar biezu krējuma kārtu. Katru nakti vecā virtuvene gaidīja savu čaklo palīgu, un kad tas ieradās, Klizerē nevarēja vien nopriecāties par rūķīša kārtīgo darbu. Viņu apbēdināja vienīgi tas, ka pustumšajā virtuvē viņa nereizes nebija redzējusi rūķīša seju. Viņš bija sprīža garumā, turklāt saskatīt tā seju traucēja cepurīte, kas nokarājās pār pieri. Tā viņi abi dzīvoja mierā un saticībā. Bet tad notika nelaime. Klizerē nomira aiz vecuma. Pasērojis kādu laiciņu, saimnieks pieņēma viņas vietā jaunu virtuveni, jautru, draiskulīgu meiču vārdā Agnese. Un atkal viss ritēja tāpat kā agrāk. Kerbelī atkal ieradās pie vectētiņa Purkuēna un stājās pie sava ierastā darba. Un jāteic, ka viņš mīlēja jauno virtuveni nemazāk, kā bija mīlējis labsirdīgo Klizerē. Rūķītim patika Agneses skanīgie smiekli un draiskās dziesmas. Šķita, ka pat vecie kastroļi un varabļodas viņas rokās skan daudz jautrāk nekā agrāk. Viss būtu bijis labi, ja Agnesei reiz nebūtu ienācis prātā izjokot savu čaklo palīgu. Nokaitējusi pavarda akmeni, uz kura rūķītis tik labprāt mēdza sēdēt, viņa nolika to vecajā vietā, bet pati, palīdusi gultā zem segas, sāka vērot Kerbelī. Tikmēr Kerbelī apdarīs visus darbus, uzvilka mugurā zilo kamzoli, paņēma piena krūzīti un devās uz akmeni pie pavarda. Vēl nebija viņš lāga apsēdies, kad pēkšņi pielēca kājās kā dzelts. Krūzīte izkrita viņam no rokām un saplīsa gabalu gabalos, bet pats Kerbelī metās uz durvīm, apgāzdams pa ceļam bļodas, kastroļus, pannas un citus virtuves traukus. Redzēdama, ko pastrādājusi, Agnese pietrūkās no gultas un sāka saukt Kerbelī. Atgriezies, Kerbelī! Piedod man, muļķei, ka gribēju tevi tik nelāgi izjokot. Atgriezies, Kerbelī, piedod man, ja vari. Taču bija par vēlu. Kerbelī nevēlējās piedot viņam nodarīto pārestību un nozuda nezin kur. Vectētiņa Purkuēna mājās viss sagriezās šķērsām. Istabās putekļi un zirnekļu tīkli, virtuvē netīri trauki,
nosūbējušas bļodas, apskapstējušas pannas. Lai kā Agnese pūlējās ieviest kārtību, nekas viņai nesanāca. Nu gan viņa pilnām atskārta, ko nozīmē aizvainot krietno rūķīti. Viņai kļuva pavisam bēdīgi ap sirdi. Viņa vairs nedziedāja un nesmējās, arvien biežāk klusēja un rauca pieri. Arī vectēvs Purkoēns sāka skatīties uz kalponi greizi. Kāpēc viņai darbs neiet no rokas? Agnese klusēja, neko nepateica saimniekam par savu muļķīgo joku, bet pēc tam savāca savas mantas un aizgāja pavisam prom no ciema. Ko lai dara? Pati vainīga. Tiklīdz Agnese bija aizgājusi, mazais Kerbelī atkal atgriezās pie vectētiņa Purkoēna. Tiesa, mājā viņš vairs nerādījās un ar virtuves darbiem nenoņēmās. Toties sāka kopt zirgus. Katru nakti viņš ieradās stallī pie vectētiņa Purkoēna un ķērās pie darba. Iebēra zirgiem silēs auzas, dzirdietos, tīrija, sukāja astes un krēpes. Pēc tam, brītiņu papriecājies par savu darbu, nozuda nakts tumsā. Vectētiņš Purkoēns, protams, apjauta, ka tas viss ir tā paša Kerbelī roku darbs. Tāpēc viņš nolēma rūķīti atalgot par viņa čaklumu un uzticību. Bet kā lai to izdara, ja viņš nebija rūķīti nereizes redzējis? Vectētiņš Purkoēns domāja, līdz beidzot izdomāja. Viņš ataicināja pie sevis zirgu puisi un lika tam naktī izsekot mazo Kerbelī. Tiklīdz viņš parādīsies stallī, tūdaļ sauc mani, saprati, un pielūko, ka nejauši viņu neizbiedē. Zirgu puisis noklausījās saimnieka pamācības un pusnaktī paslēpās pie staļļa. Ilgi gaidīt viņam nevajadzēja. Tieši pusnaktī iečīkstēja staļļa vārti un blāvajā mēness gaismā iznāca mazītiņš rūķītis zilā kamzolī, melnos lakādas zābaciņos un sarkanā cepurītē. Rūķītis vēl nebija pagūs ne soli paspert, kad zirgu puisis saķēra viņa cepurīti un norāva to no galvas. Kerbelī aiz dusmām salēcās un uzkliedza zirgu puisim. Tūlīt pat atdot cepurīti, ja ne, notiks nelaime. Pārvērtīšu tevi par ēzeli. Par ko tad? Zirgu puisis skaļi iesmējās. Neatdošu tev cepuri, kamēr nebūs atnācis saimnieks un atalgojis tevi par uzcītību. Dot cepuri, dzirdi? Kerbelī dusmojās aizvien vairāk. Zirgu puisis tomēr nepaklausīja rūķītim, un kamēr viņš skrēja pie saimnieka, Kerbelī jau bija nozudis. Vectētiņš Purkoēns izvaicāja zirgu puisi par notikušo. Puisis izstāstīja visu pēc kārtas. Vectētiņš Purkoēns apskaitās, nostrostēja zirgu puisi par viņa muļķīgo izrīcību un sarūktināts devās pie miera. Nākamajā rītā vectētiņš Purkoēns izgāja pagalmā un pārsteigts ieraudzīja, ka pie staļļa stāv kāds klips ēzelis. Nopētījis ēzeli no visām pusēm, viņš tūdaļ atskārta. Tas taču ir Kerbelī nedarbs. Ēzelis nav neviens cits kā mans zirgu puisis. Jā, Kerbelī atriebjas par savu sarkano cepurīti. Vajadzētu to sameklēt un atdot rūķītim. Ilgi vectētiņš Purkoēns meklēja cepurīti, bet tā bija kā akā iekritusi. Un tikai pēc vairākām dienām viņš ieraudzīja cepurīti augstu koka zarā. Kā redzams, zirgu puisis to bija tur nejauši uzmetis. Vectētiņš Purkoēns noņēma cepurīti, notīrīja ar suku un nolika redzamā vietā. Bet no rīta iegājis stallī, viņš redzēja, ka sarkanā cepurīte nozudusi, bet pie zirgiem stāv zirgu puisis. Vectētiņš Purkoēns pasmaidīja un neko neteicis, pārlaida acis labi koptajiem zirgiem, kam spalva spīdēt spīdēja un izgāja pagalmā. Redzat, nu, vai tad drīkst darīt pāri labiem un čakliem palīgiem?